Moduls Rīga un Velve piedāvā. Man patīk gulēt, bet man nepatīk stāvēt kaktā. Tev nācies stāvēt kaktā? Jā, Bērndārzā? mājās. Tev sadarīja blēņas kaut kādas. Blēņus es nedaru, bet es strīdos. Par ko? Es nezinu. Un ar ko? Ar Jonatanu. Ar Stēlu es nevaru strīdēties, jo Stēla nemāk runāt. Kāds jums bija kaut kāds pēdējais strīdiņš par ko? Par spēli. Kurām bija taisnība? Jonatans nācās stāvēt kaktā, bet es nezinu, kam bija taisnība. Man. Ko tu domā par cilvēkiem, kas dara pāri citiem cilvēkiem? Es domāju, ka viņam būtu jāatvainojas. Jā. Parasti mums tur dārziņā neatvainojas, Jā? bet es atvainojos. Vai tev nav kaut kā bail? Nu, tā kā ir kaut kāds bailes no kaut kā. No tumsas. No tumsas. Kāpēc? Tāpēc, ka tur parasti es jūtu kaut ko tādu. Es domāju, ka kaut kas pa mani rāpo. Jā. Zirneklis. Baļ no zirnekļiem. Viņi iekodīs. Bet parasti jau nav nekā taču. Jā. Latvijā vispār nav tāda zirnekļa, kas kož. Ja nu vienīgi krusta zirnekļi. Tie varot iekost, jā. Bet nekas slikts jau nevar notikt tāds. Jā. No tā jau nemirst, vai ne? Krusta zirnekļi ir indīgi. No indīgi. Tie ir vienīgi Latvijā, kas kož. Tu teici, ka tev ir bail no tumsas. Kā tu ej gulēt? Jo parasti tev ir tumšs, kad iet gulēt. Nē, gaišs. Gaišs? Gan tas guļ pie gaismas. Vienmēr jāizslēdz gaisma. Jā. Bet tad, kad tu aizver acis, kad tu jau gandrīz iemiedz, tad taču paliek tumšs. Tā man kad es uzreiz aizveru acis, pat dienā man rādās sapņi. Jā? Jā. Ko tu sapņos redzi parasti? Nezinu, kaut kādu multeni. Kāds bija pēdējais sapnis, ko tu atceries? Kaut kas tāds spilgts, ko grūti aizmirst ir. Ir tāds vispār? Ir. Kad plūdi, bet Toms guļ tā, vienkārši guļ. Neviena mašīna nebrauc, Toms guļ uz ielas, it kā sauļotos. Izklāja paklojiņu, uzvilka saules brilles un guļ uz ielas. Tad es redzēju, ka ir ūdens un sāku modināt tēti. Un tad mēs skrējām uz mājām, mēs aizskrējām. Es biju jau es biju 5. stāvā, jo es tur dzīvoju, un es tur redzēju, cilvēks atvēra durvis, lai izietu ārā pastaigāties, un plūdi šļaks iznāca. Vai tu zini, kas ir mīlestība? Zinu. Kā tu domā, kas ir mīlestība? Ka viens mīl otru ļoti. Kad cilvēks var sākt mīlēt kādu? Viņš to nobučo. Es tev gribēju jautāt, tu tici Dievam? Nē. Kāds tavs domas ir par Dievu? Ka Dievs ir tik liels, ka viņš ir visa pasaule.
Tad visa pasaule ir Dievs, tā aptuveni, ja? Jā. Es jau arī esmu daļa no Dieva. Bet tas sanāk. Jā. Visi tā kā viens sanāk. Jā. Te es domāju par to, kā pasaule radās. Nē. Nē? Kā tev liekas, kā radās pasaule? No vienas milzīgas pasaules, no vēl vienas lielas pasaules atdalījās kāds gabaliņš. Maziņš, sīciņš, kā baktērija. Tas ir pasaule. Jā, un tā mazā baktērija, tā ir tā mūsu pasaule. Jā. Mēs esam vēl mazāki par to mazo baktēriju. Tad. Jā? Jā. Bet kas tad radīja to lielo pasauli? Kur tā radās? Dievs uztaisīja. Es gan nezinu, kā radās Dievs. Jā, varbūt tagad parāda to mēli. Visbriesmīgāko seju, kā tu māki uztaisīt. Gar degunu. Kā?